Mums vairāk patīk tie bērni, kuri nav tik neatlaidīgi, viņi ir ērti un viegli, tāpēc, kad viņi nespītējas pretī, nedumpojas pretī, viņi pielāgojās, viss ir forši un labi. Bet, kas vienkārši rodās, šie bērni, kuri nav neatlaidīgi, kad viņi var būt tādi kūtrāki pēc dabas, ka, piemēram, jo tā neatlaidība parādās arī tajā, kad grib ģērbties, kad grib pats pāriest, kad grib pats zobņus iztiet, kad pats ies uz podiņu. Un tad tie bērni, kuri nav tik neatlaidīgi pēc dabas, viņi var būt tad lēni, mierīgi, kūtri, kad šausmīgi ilgi ir jāgaida, kad viņš saģērbsies, kad viņš izlidīs no gultas. Un tas, kas notiek, kad vecāki sāk šos bērnus apģērbt, barot, un viņiem tā attīstība notiek lēnāk, un rezultātā arī nav jau tā, ka viņiem nebūtu nepieciešama šī autonomija. Vienkārši tas, ka bieži pieaugušie nevar sagaidīt, viņi sāk tā kā šo bērnu apģērbt, un tad šāds bērns pat līdz 3 gadu vecumam vēl joprojām sēž, viņam nav reakcijas, viņš gaida pats ir kāju, kad viņam uzvilks apavu,